Jā, paldies. Pēc laika es saprotu, ka man jau vajadzēja aptuveni šobrīd beigt prezentāciju, pabeigt, jo nē, viss kārtībā. Nē, neatvainojieties man. Kolēģi, jā, paldies par šo iespēju tikties un paldies arī kolēģiem par šo optimistisko dienas sākumu. Varbūt nedaudz reālāku pēcpusdienu un tagad pēc vīna glāzes par praktisko BIM. Mani sauc Marika Rutka, esmu būvniecības, digitalizācijas un BIM vadītāja un pārstāvu UPB un UPB Nams uzņēmums. Būtībā šodien būvniekus. Nedaudz par mani. BIM manā ikdienā jau ir pēdējos 13 gadus, sākot ar tehnisko un teorijas apgūšanu universitātē, kas bija arhitektūras tehnoloģijas programma Lielbritānijā, kas tika izveidota ņemot vērā pieaugušās nozares prasības pēc digitalizācijas un BIM. Paralēli sāku strādāt jau projektēšanas uzņēmumos un secīgi pievienojos būvniecības komandai un 2020. Gadā pievienojos UPB grupai un jau sākām koncentrēties tieši uz BIM attīstību, iekšbūvniecības. Un ievadā tātad parunāsim par BIM definīciju un interpretāciju, UPB grupas uzņēmumu pieredzi un praktiski ieteikumi. Pirmais tātad praktiskais ieteikums būtu tāds, ka ņemot vērā, ka šodien centīšos vairāk vai mazāk uzrunāt tieši mazos un vidējos uzņēmumus, kas tikai plāno ieviest BIM vai jau ir tādā sākotnējā stadijā, tad ir ļoti būtiski vispār apzināt, kas ir digitalizācija un kas ir BIM iekšī digitalizācijas process. Un Latvijā par digitalizāciju jau aktīvi sāk runāt kopš 2000. Gadu sākuma, par BIM no 2011. Gada sākuma apmēram. Un jau ir pagājis krietnes laiks, un varētu teikt, ka lieliem uzņēmumiem nav bijusi tas ļoti apgrūtinoši, jo viņi jau redzējuši šo, teiksim, plašo pasaules tendenci tomēr digitalizācijā attīstīties, un viņi ir spējuši atrast kaut kādus resursus virzīties šajā virzienā. Tomēr mazie un vidējie uzņēmumi ir stagnējuši savā ziņā ar šo, ņemot vērā, ka laikietilpīgi un dārgi, motivācijas trūkums un paredzētie mērķi ir pārāk tālā nākotnē. Kas notiek? BIM Latvijā tātad reaģē valsts. Tiek izstrādāta jau iepriekš minētā un detalizēti izrunātā ceļakarte, tiek pieslēgts ļoti būtisks valsts finansējums programmatūru iegādei un apmācībām. No 2023. Gada mums ir izveidoti oficiāli amatu apraksti un kodu klasifikatorā tiek pievienoti šie amati, kā arī būvniecības iepirkumos pēdējā gada laikā ir tiešām novērojama ļoti liela tendence, ka pieaug prasības pēc BIM gan privātajos, gan publiskajos iepirkumos. Un BIM kā obligāta prasība no 25. Gada. BIM digitalizācijā. Pati esmu ievērojusi arī nozarē, komunicējot ar speciālistiem un kolēģiem, ka jāsaprot šis veids, kā komunicēt, lai radītu šo interesi vispār kaut ko darīt. Mēs esam digitalizējušies ļoti aktīvi kopš 2000. Gadu sākuma, esam apguvuši vietpulksteņus, telefonus, internetu, navigāciju un vēl daudz dažādus procesus, kas atvieglo mūsu ikdienu. Lai gan šie procesi varbūt ir bijuši tādi tieši mērķēti uz individuālām vajadzībām, tad BIM arī atrodas iekš šīs plašās digitalizācijas pasaules kā viens no procesiem. Un tad šis process ietver vēl ļoti daudz sastrukturizētu apakšprocesu, kas pirmajās 4 lielajās grupās es varētu jau nodefinēt, kāda ir tāda mans priekšstats radies, ka mums ir šobrīd BIM, tātad 4 grupās, mums ir BIM projektēšanā, BIM būvniecībā, mums ir BIM rīku un programmu apgūšanā, izpētē, tirgošanā, un mums ir BIM apsaimniekošanā. Un es varbūt arī vēlētos izmantot šo iespēju, atrodoties šeit, palūgt pacelt rokas tiem, kas pārstāv apsaimniekošanas lauciņu, vai ir šodien kāds šeit? Neviena roka nepaceļās, tā ka tas bija sagaidāms, jo tas tiešām ir šis virziens, kas vēl ir ļoti agrīnā stadijā, ļoti vajadzīgs jau šodien, tā ka varbūt ir dzirdīgas ausis, kas tomēr izvērtē jaunas biznesa plāna iespējas, un nesen TV3 dzirdēja kaut kāds šovs būs un raidījums, biznesa ideja, 15 000, tā ka strādājam. Un par interpretāciju, lai cik pārsteidzoši tas nebūtu, bet arī no BIM ekspertiem un no pasūtītājiem pēdējā gada laikā, jo īpaši ir nācies dzirdēt
ļoti dažādus interpretācijas uzskatus, un viens no tiem ir, piemēram, bijis, ka BIM ir as-build, kad uztver, ka as-build ir kaut kas, kas tiek automātiski ģenerēts no BIM. Ja mēs prasībās esam ievietojuši BIM, tad būvniekam jāsaprot, ka tur būs noteikti kā rezultātā as-build. Tā, lai precizētu, es nojaušu, ka jūs noprotat, ka tā gluži nav. Vai ka BIM ir Revit, ja tu jautā kādam vienkārši uz ielas satiktam cilvēkam, tad tur varbūt arī nebūs zināšanas, bet kolēģim no būvlaukuma, tā ir tā 3D programma, var būt pareizais virziens vismaz. Vai BIM ir birokrātija, tas jau šodien tika pieminēts, bet tā ir realitāte, ka ir ļoti izteikta kulturālā pretestība tieši birokrātijai. Liela daļa kolēģu, cilvēku, partneru ir piekusuši no šī vārda un no šīs pieejas, līdz ar ko ir arī šī lielā pretestība. Un tad mēs, šie BIM speciālisti, esam tie atbildīgie, kas ievieš un mēģina atrast šo veidu, kā tad paskaidrot to vienkārši. Un šodien vēl nebija pieminēta, bet BIM definīcija, un kas tā ir, un tāds vienkāršos vārdos, ko es esmu sapratusi un arī cenšos tālāk nodot, ka būtībā tas ir gan lietvārds, gan darbības vārds. BIM vēsture ir ļoti tāla, līdz pat 80. gadiem, kad tika izveidots šis pirmais digitālais trīsdimensionālais modelis, un kad BIM tiek izmantots apzīmējot tieši modeli. Un tad pēc 2000 gadiem parādās šīs visas digitālās programmas, kur rodās arī informācija, un šī abreviatūra tiek izmantot arī apzīmējot informāciju, kas var tikt savietot ar šo modeli un arī atsevišķi. Līdz ar ko darbības vārds lietvārds, un manuprāt, tā ir kaut kā vieglāk izskaidrot, ka tas ir kaut kas vienkārši un ikdienišķs. Un, ja runājam par UPB grupas uzņēmumiem, tad, kā jau pēc šīs laika skalas varam redzēt, ka ražošanā, jau ņemot vērā šo iespēju arī eksportēt, jau saulaicīgi iekš uzņēmumu tika izskatīts iespējas radīt šīs trīsdimensiju, nevis radīt, bet izmantot jau esošās, bet tajā pašā laikā cenšoties radīt un pielāgot kaut kādus konkrētus rīkus tieši savām vajadzībām, lai spētu celt šo iespēju uz eksportā, kvalificēties kā būtiski spēlētāji un tā tālāk. Tātad 2010. gads, kad UPB grupas uzņēmumos tieši ražošanas jomā tiek attīstīta un izmantota 3D programmu izmantošana. Mums ir projektēšanas virziens, kas ir UPB projekti un būvējuma forma, kas arī jau saulaicīgi gan kolektīva, gan vadības virzīti apzinājās šo nepieciešamību pāriet tomēr uz šiem digitālajiem rīkiem un sāka ieguldīt un meklēt iespējas šo procesu attīstīt un strukturizēt. Tad mums ir UPB nams, kas pārstāv būvniecību. No 2000. gada arī paša iniciatīva sākt jau testēt šos rīkus iekš būvniecības un izmantot šos jau iepriekš radītos trīsdimensionālos modeļus un skatīties, kā mēs varam izmantot ikdienas darbā. Un ENA, kas ir mūsu apsaimniekošanas uzņēmums, un šobrīd ļoti aktīvi izskatām šīs iespējas arī apsaimniekot šos as-build digitālos dviņus pēc nodošanas eksploatācijām. Tātad praktiski ieteikumi BIM ieviešanai. Paši 2020. gadā izmantojām 4-punktu stratēģiju, kas pirmais tātad ir izmaiņu vadība. Ir ļoti būtiski, ka tieši vadība ir saprot šo nepieciešamību kaut ko optimizēt, kaut ko digitalizēt. Un tad jau, ja viņi tic, tad arī viegli pavēlkās, teiksim, tie kolēģi, kas ir pietiekoši entuziastiski apgūt un virzīties uz priekšu. Un šie bija tie pāris punkti, ar ko tad es arī praktiski ieteiktu sākt, ja mēs plānojam vai jau ieviešam BIM. Un BIM ieviešanas plāns. Tātad, lai ieviestu BIM, es tomēr rekomendētu vai nu deleģēt konkrētu cilvēku no komandas, sākotnēji, vai piesaistīt cilvēku no ārpuses, kas ir ieinteresēts palīdzēt un virzīties šajā virzienā. Un šeit es saku universālais kareivis, jo vismaz būvniecībā, ko es esmu novērojis un arī komunicējot ar cilvēkiem, ka ļoti novērtējam, ja tomēr ir zināšanas gan projektēšanā, gan pašā būvniecībā, jo tiek veidot šī valoda, kas ir iepriekš tik pieminēta. Tiešām BIM ir
vienota valoda, un ir būtiski, ka šis universālais kareivis, kas jau sēž būvniecībā tajā momentā, kad šobrīd saskaramies ar ļoti daudz izaicinājumiem, gan projektēšanā, gan būvniecībā, ka viņš tomēr orientējās šajos lauciņos un spēja rast šo kopējo valodu un risinājumu. Un, protams, atsaucība no pasūtītāja vienmēr ir ļoti novērtējama, bet arī šis ir tas cilvēks, kas tomēr ved šo komunikāciju, par ko jūs esat vienojušies ar projektētāju vai būvuzraugiem, atraduši to kopējo risinājumu un tad to spēt pasniegt arī pasūtītājiem. Ja, piemēram, nav tik viegli komunicēt ar pasūtītāju kādā situācijā. Un tātad tehniskais un apmācību plāns un apzināt esošos un nepieciešamos tehniskos resursus, konsultēties ar aktīviem BIM speciālistiem nozarē. Tas noteikti ir ieteikums, ko es arī varu turot roku pie sirds teikt, kad lūdzu konsultējieties, meklējiet. Pat nav jāmeklē. Mēs esam šeit ļoti plašs pulks ar dažādiem jomu speciālistiem, kas pārstāv BIM. Un tas tiešām bieži vien tikai zvana vai e-pasta attālumā atrast risinājumu kaut kādām ilgušām problēmām vai arī kaut vai tikko sāsinātām problēmām, kad jāmeklē risinājums un to vajag tagad. Tiešām piezvaniet, aizsūtiet e-pastu, un mēs esam salīdzinoši maza kopiena, lai gan liela, plašs pulks mēs esam šodien šeit, bet vairāk vai mazāk, ja es esmu saskārusies ar dažādām ikdienišķām BIM problēmām, vienmēr ir atradies risinājums pie kaimiņu kolēģa vai zvana attālumā ieguglējot BIM palīdzību. Ticiet man, tur izliks vairāki kanāli, kuri varēs un spēs jums palīdzēt. Tāpat arī par programmām un apmācībām. Ēriks arī tieši pieminēja pirms manas uzstāšanās, ka tiešām daram to, meklējam un palīdzība būs. Un tātad pats būtiskākais laikam arī ir rīcība un process, lai cik klišiski tas neliktos, ka mēs mācamies no savas un citu pieredzes. Un ir jādara. Ir vienkārši jādara, visi mēs uztraucamies, bet pirmie pilotprojekti vienmēr iespējams ir visizaicinošākie, lai gan katrs jaunais nāk ar jauniem izaicinājumiem, un ja man liekas, ka es jau tā kā esmu gatava, tad vienmēr rodās jauni izaicinājumi un jauni pārsteigumi. Un būtiski redzēt arī BIM koordinātoru apaus aktīvā objektā. Es tomēr uzskatu un pēc pieredzes varu apgalvot, ka jo vairāk BIM speciālisti uzturēsies objektā un izdzīvos šo realitāti, gan bieži vien tieši tādu izaicinošu un pildīs šī universālā kareiva funkciju, jo ātrāk visa nozare attīstīsies. Un konkrēti uzrunājot pasūtītājus un dodot ieteikumus, tātad piesaistīt BIM speciālistus jau vīzijas un mērķu sastādīšanas laikā. Esam saskārušies ar dažādiem BIM īstenošanas plāniem, kur nevienmēr BIM speciālists ir bijis piesaistīts, vai šis speciālists iespējams, ka nav bijis kompetents. Tādēļ arī nākamais punkts, ka pārliecināties, ka, ja jūs kā pasūtītājs plānojat arī uzbūvēt šo objektu, tad ņemt vērā tomēr dažādas zināšanas. Tie var būt divi speciālisti, iespējams, BIM, kas kādu laiku ir bijuši tikai projektēšanā, un viņi pārvalda, kā varētu saģenerēt perfektu modeli, vai tas ir kāds, kas ir bijis būvniecībā, bet īsti nav iepazīstināts to projektēšanu, bet paši pasludina sevi par BIM speciālistu. Tur tomēr ir jābūt nedaudz kritiskam šajā BIM speciālistu izvēlē. Un definēt BIM prasības atbilstošai būvniecības metodei. Ir bijušas arī ļoti plaši interpretējums prasības, ir bijušas prasības, kas kādā momentā ir bijušas definētas vienai metodei, tad pārveidotas otrai, un tad rodās nesaprašanās un tikai vairāk konfliktu situācijas tā rezultātā ir. Līdz ar ko es saprotu, ka šobrīd mēs esam procesā, un mēs tikai vēl izdzīvojam un izējam cauri dažādiem šīm BIM scenārijiem, bet tiešām ir būtiski tad apzināties un sagaidīt pretreakciju, piemēram, no būvnieka kādā momentā, ja tiešām kaut kāds paragrāfs vai teikums ir plaši interpretējams. Un noteikti sasniedzams ilgtermiņa BIM mērķus, un to arī pasūtītājiem būtiski definēt un pašam saprast, kā jau arī iepriekš kolēģi tiešām minēja, kad vai tas BIM modelis tiks izmantots, vai tas as-build modelis tiks izmantots, ņemot vērā šo sadrumstaloto
būvniecības nozari un apsaimniekošanu, ka tādi īsti, vismaz manā praksē un pieredzē, kvalitatīvi apsaimniekotāji, kas spētu tagad paņemt mūsu ģenerēto izpildu modeli un tagad viņu apsaimniekot, īsti nav. Līdz ar ko tad šis ir jautājums pasūtītājiem, vai vispār viņi ir ņēmuši to vērā. Tad kas būs tas, kas uzturēs šo modeli? Bet, jā, atslēgtā tad definēt arī ilgtermiņa mērķus, veikt iespējams kaut kādas brutālas kaut vai kalkulācijas par ēkas dzīves cikla izmaksām un pasniegt un prezentēt tās visiem iesaistītajām pusēm, gan projektētājiem, gan būvniekiem, lai būtu šis mērķis, uz ko tad mēs ejam, un vismaz, lai var vieglāk izprast pasūtītāja mērķus, uz to pusi iet un virzīties. Un ieteikumu projektētājiem pēdējais laiks apgūt 3D programmatūru, tātad vairs būvprojekts un 3D modelis nav tikai formalitāte un noteikti nebūs pēc 25. gada konkrētas grupas ēkām, bet kas ir novērots praksē, kad, lai startētu konkrētā iepirkumā, nevienmēr, bet ir tāda situācijas, ka kāds kaut kā cenšas apiet šīs prasības. BIM ir prasībās, 3D modelis ir prasībās, vēl joprojām tiek ģenerēti 2D rasējumi, uz kā bāzes tiek izstrādāti 3D modeļi. Šī informācija tiek iesniegta, tiek apstiprināta, bet tā secība īsti neatbilst BIM pamatprincipiem. Un mēs pamostamies tajā momentā, kad būvniekam lūdz izstrādāt izpildu modeli. Vai būvniecības laikā kaut kas ir jāaktualizē, un tad sēžamies pie galda un secinām, ka no 10 dažādām būvprojekta daļām 4 no tām neatbilst BIM vispār pamatprincipiem. Līdz ar ko lūdzu sākam, un finansējums ir pieejams un atbalsts nozarē tā, ka virzamies uz to. Un vienotas vadlīnijas, un tas arī ir tas, par ko mēs varbūt šodien neizskatījām detalizētāk, bet kas tad ir tie reālie darbu darītāji? Mums ir projektēšana, mums ir būvniecība, projektēšanā, kā mums tā reāli ir, ka vairāk vai mazāk ir šis būvprojekta pārstāvis, kas piesaista vairākus apakšuzņēmējus, kas ir konkrētu projektu sadaļu daļu izstrādātāji. Līdz ar ko, kāds ir šis plāns, ko vada šis būvprojekta vadītājs, vai ir sastrukturizēts vadlīnijas, kā šiem darbu darītājiem, projektētājiem konkrētajai daļai būtu jāstrādā, lai pēc tam šos modeļus savietojot, viss tiešām izdotos veiksmīgi. Un tas pats arī, protams, par būvniecību. Mums ir tie reālie darbu darītāji. Un, manuprāt, tas ir tieši tas segments, uz ko mums vajadzētu jau iet nākamais. Ir jāuzrunā viņi, atkal izmantojot iespēju. Es zinu, ka tas nav jautrākais celtās rokas, bet vai šeit ir kāds reāls arī darbu darītājs, kas objektā, piemēram, mūrē, betonē, tikai projektē vienu būvniecības projekta daļu, vai nu ļoti neaktīvi, vai tiešām ir tik skumīgi, kā man tā kā likās. Bet šeit esam tikai mēs tātad. Un definēt projektu iznākumu un realizācijas gaitu, kas arī būtībā gulstās uz būvniecības projektu vadītāju pleciem. Un kā jau mūsu kolēģis Armands no Arhis minēja, kad apjoms ir liels šobrīd tajā projektēšanas lauciņā, bet ja to sakārto un sastrukturizē, lai pēc tam būvnieks var būvēt, mēs neesam ieinteresēti kaut ko optimizēt vai labot. Mūsu interesēs ir iekļauties grafikā un budžetā. Un ja to mēs varam izpildīt, tad tas ir perfekti. Un lielākās problēmas tomēr šobrīd ir tās, ka mēs saskaramies ar šiem netik precīzajiem būvprojekta daļām un kļūdām, kas tiek identificētas tikai būvniecībā, kad grafiks iet uz priekšu, bet mēs sēžam un risinam. Un atcerieties, ka projekta realizācija jau tiek iekodēta projektēšanā. Nedomājam tik sautīgi iespējams, es pat arī sev kā projektētāju šobrīd uzrunāju, bet nevar vairs ātri. Mums jādomā par ilgtermiņa, par projektu izstrādi, nav tikai projekts nesākās no mērķa un būvprojekts, tomēr šobrīd šis process ieilgs līdz ar būvniecību un pēc tam modeļa nodošanu pasūtītājiem un modeļu uzturēšanu. Līdz ar ko mums ir jādomā grupas ietveros, un, lai mēs palīdzētu viens otram, nevis strādātu individuāli. Un ieteikumu būvniekiem tātad izstrādāt šo iekšējo attīstības plānu, un šeit ir arī iepriekš pieminētā kulturālā pretestība, un tā nāk ne tikai no reāliem darbu darītājiem, kas ir apakšnieki, bet arī no komandas bieži vien, un
tiešām ir jābūt tam jau sastrukturizētam plānam, kas ir izrunāts ar vairākiem kolēģiem, vai tas vispār varētu strādāt un vai tas ir pietiekoši saprotami, lai būtu vēlme jums uzticēties un klausīties un attīstīt šo digitalizāciju, tā būvlaukumu. Un pēc pieredzes var teikt, ka mums tiešām arī ir objekti, kur ir vairāki darbu darītāji ar datoriem, ar planšetēm un cenšas izmantot šo 3D modeli, cik vien var. Un šobrīd tas ir tikai komunikācija. Vēl nav bijis jāvelk pirksts pie līgumā, lai kaut ko pierādītu, kas viņiem ir vai nav jādara. Līdz ar ko tiešām komunikācija. Un vienotā datu vide ne visi būvnieki šo izmanto, bet noteikti rekomendētu arī apgūt šīs pamatlietas un tad secīgi attīstīt iekš uzņēmumu. Un, ja vēl tas netiek darīts, tad sākt jau tagad darīt, izmantot šos 3D modeļus, izvērtēt pasūtītāju prasības iepirkuma laikā. Iepirkuma laiks ir brīnišķīgs periods, kad vēl varam jautāt jautājumus un precizēt kaut kādas pozīcijas, kas tomēr nav skaidrs līdz galam, un lūdzu daram to tad, nevis nogaidām, kad līgums ir parakstīts, un tad pēkšņi sabirst ļoti daudz neprecizitāšu vai jautājumu. Un autentiskā līderība, moderns termins, iesaku iegūglēt, bet tas ir arī vēl viens punkts pie izmaiņu vadības. Un neiedziļināšos šajā, bet iegūglējiet un iepazīstieties ar pamatprincipiem, jo tiešām jauna procesa ieviešana ir apgrūtinoša, nozare ir plaša, reāli darbu darītāju apjoms ir liels un ir nepieciešama šī autentiskā līderība, lai tas būtu veiksmīgi realizējams. Un arī par vadības līmeni šobrīd es runāju. Un klišejiski, bet rīcībā aizved pie rezultāta. Tā ka lūdzu daram. Un mēģinam, meklējam, komunicējam. Mēs esam pietiekoši mazs pulks un pazīstam tiešām vairākus es atpazinu šajā telpā, līdz ar ko jāstrādā ir vienoti un ejam uz vienu mērķi. Un cerams, ka pēc pāris gadiem varēsim jau runāt par apsaimniekošanas iespējām un uzlabojumiem šajā lauciņā. Tā, paldies!